Sveiciens visiem oktobrī, lēcam iekšā šodienas jaunumos. Mazliet vēstures stunda. Bitcoinam septembris, ja mēs skatāmies gadu griezumā, ir bijis vienmēr viens no sliktākajiem mēnešiem. Šī gada septembris ir lauzis rekordu un lauzis lāstu un uzstādījis visu laiku labāko septembri, ja mēs paskatāmies kopš 13. gada. Kas vēl interesanti, ja septembris beidzās ar pozitīvu zīmi, tad arī pēdējais kvartāls vienmēr bijis ir zaļš. Un tas ir noticis gan 23. gadā, 16. gadā un 15. gadā. Vai vēsture atkārtosies, to mēs redzēsim nākamajos 3 mēnešos. Un jāpiemina viena lieta, gan ir oktobris turpretī septembrim vienmēr bijis viens no labākajiem mēnešiem Bitcoinam. Altcoinam SUI ir izdevies ielausties top 20 sarakstā. Fed priekšsēdētājs Jeroms Powells ir izteicies, ka šajā gadā gaidāmi vēl 2% likuma samazinājumi. Viens no tiem varētu būt 7. novembrī, kur iespējamība, ka samazinās pa 25 bāzes punktiem, ir 64% iespējamība. Pēc jaunākiem polimārket datiem Harisa Trumpam ir izvirzījusies priekšā par 2%. Ohio senators Nīrais Antani ievieš likumprojektu, kas ļauj maksāt valsts un vietējos nodokļus ar bitcoinu un kriptovalūtu. Šāds bitcoin cenu displejs ir manīts Salvadorā. Amerikas ETF-os par vakardienu bitcoins bijis ar pluszīmi un inflows bija lielāks, Ethereums vakardien ar nelielu mīnuszīmi un inflows bija mazāks. Bitcoinam tas bija 61,3 miljoni, Ethereumam ar mīnuszīmi 0,8 miljoni. Tas šodien viss. Dodies uz profila aprakstu, spied uz linka un piesako manai Telegram grupai. Atā!